Sveicināti! Ja šobrīd skaties šo video rullīti, tas liecina par to, ka tēma par izdevīgiem ceļojumiem jums ir aktuāla. Video uzzināsiet ne tikai par ceļojuma izmaksām, bet arī par ceļojuma daudzveidību, kvalitāti, to vērtībām. Es uzskatu, ka vērtība ir viens no galvenākajiem, ko mēs varam iegūt ceļojot, arī par komfortu un daudzam citam iespējām. Kā arī nelielai daļai no jums varētu interesēt ne tikai ceļojumi, bet arī uzzināt par iespējām ceļot un gūt ienākumus. Tad vēlos pirmkārt iepazināt jūs ar manīm. Mani sauc Ksenija Jurkevica, esmu no Latvijas, no Rīgas, bet kopš 2012. gadā dzīvoju apvienotā karaliste Coventry. Es jau vairāk nekā 4 gadus palīdzu cilvēkiem uzlabot viņu dzīves kvalitāti un līmenī. Un 4 fakti par mani. Esmu 9-kārtēja Latvijas čempione, vairāk kārtēja Baltijas un vienreiz Eiropas čempione volejbola. 6. grūtniecības mēnesī uzsaku ģimenes biznesu, kā arī man ir 15 gadu ceļojuma pieredze kā solo, kā ar draugu, tagad viņš ir mans mīļošs vīrs, un arī kā ģimenes ceļojumi, kā, ar bērnu, jā. Un arī esmu certificēta MBA apmācības programmas no United Team līderis. Īsi sākot, tā ir izglītība par biznesu. Tātad, kādas ir jūsu vēlmes? 4 gadus laikā es laikam izrakstīju top 9, par ko cilvēki visvairāk runā. Tie ir vairāk ceļojumu, satikties ar ģimeni ne tikai dzimtenē. Tā ir mana tēma personīgi. Es dzīvoju ar vīru un meitu, mēs esam tikai 3 šeit. Visa mūsu ģimene dzīvo Latvijā, un tā bija manas mammas ideja, lai mēs tiktos kaut kur pa vidu. Jā. Un mums tagad tiešām ir iespēja ne tikai visu laiku ceļot un redzēt mūsu radus tikai Latvijā, bet arī ceļojumos mēs satiekamies, un mums tā forša kombinācija sanāk. Jūs redzat mūsu ģimenē, daļēji, jā, tā nav mūsu visa ģimene. No manas puses, no vīra puses, jā, mēs bijām gan pa vidusjūru, gan bijām aizbraukuši pa Karību salām. Jā, un arī pārējais, jā, ko jūs redzat uz ekrāna, tur iegūt jaunu paziņu loku, iepazīties ar saglabāt esošas attiecības, un kā arī minēju iepriekš, maza daļa no jums, jā, būs varbūt ieinteresēta vairāk, lai nopelnīt vairāk naudas, lai nomaksātu ikdienas vajadzības un arī iespējas attīstīties ienesīga biznesa bez lieliem ieguldījumiem un gandrīz bez robežām. Kā tas ir iespējams? Tas ir iespējams kopā ar ceļotāju klubu In Cruises. Tā bija izveidota, to izveidoja kompānija In Group International. Šī kompānija uz marketa jau kopš 2015. gada un ir izplatīta jau vairāk nekā 200 valstīm. Kā izskatās platforma? Platforma izskatās ļoti vienkārši. Cilvēki rezervē sev ceļojumus paši un izvēlas no 3 opcijām. Pirmā opcija būs kruīzi pa visu pasauli, tāpat kā pa visu pasauli ir viesnīcas un kurorti, turas un ekskursijas. Tātad, ja par viesnīcām un ekskursiem visiem viss ir skaidrs, visi to ir bijuši izmantojuši, jā, tur all inclusive vai paši rezervē tur apartamentus tā tālāk, es tomēr gribu veltīt 7, maksimāli 9 minūtes kruīzim, jo vairākums, jā, domā, ka tas ir ļoti, ļoti dārgi, tikai priekš bagātiem cilvēkiem. Jā, tas ir dārgi, bet tas ir iespējams, jā. Arī cilvēki domā, ka tas ir tikai priekš veciem cilvēkiem, ka tur ir garlaicīgi, ka tur ir redzēt dažādas valstis un pilsētas, teiksim, tā kā uz ātro roku, jā. Viss tas nav tieši kā patiešām ir, jā. Tomēr gribu veltīt to laiku, lai jums pastāst par to vērtību. Tātad pirmais no jautājumiem, kur es varu ceļot ar kruīzu kuģi? Pa visu pasauli. Uzreiz teikšu, ka jā, Rīgā jūs redzat, ka piestāj dažādi kuģi, bet diemžēl mūsu osta nevar sniegt to tādu lietu, ka mēs varam sākt ceļojumu no Rīgas, jā, tāpēc mums jālido. Tāpat kā, ja jūs gribat lidot uz Turciju vai Āziju vai uz Karību salām, jūs pirmkārt uz turieni lidojat, jā. Tad jūs varat arī apskatīt ar kuģiem Āziju, Karību salās, Vidusjūru, jā, Transatlantiku un tā tālāk.
Un mūsu bāzē jūs varat atrast vairāk nekā 10 kruīza līnijas. Kruīza līnijas tas ir tāpat kā mašīnas, jā, tur BMW, Audi, Volvo un tā tālāk. Mums ir Azamara, Carnival, Costa un tā tālāk. Kruīza līnijas atšķiras ar to, ka ir dārgākie vairāk, tur 10 štukas un vairāk maksā, bet ir arī pieejamas pie visiem, jā, tie ir ģimenes kruīza līnijas, kā Costa, MSC, Carnival, Norwegian, un arī ir 18 plus. Ot, tas ir kaut kas vispār superīgs, tas ir no Virgin Voyages, tāpēc izvēle ir ļoti, ļoti liela, un katrai kruīza līnijai ir no 1 līdz 26 kruīza kuģiem flotā. Tāpēc milzīga izvēle priekš jums. Kā tomēr izskatās tas kuģis? Tas ir viens piemērs no gandrīz 400 kuģi ir visa pasaulē. Jā. Tas ir viens no jaunākajiem kuģiem. Protams, jaunākie kuģi atšķiras no veciem kuģiem. Bet tomēr ir kaut kāds šarms tam veciem kuģiem, jo viņi ir mazāki. Tas interjers arī visur ir koks. Atšķirība, es teiktu, tāda, ka jaunajiem kuģiem būs vairāk izklaides uz klājas, jā, tāpēc jāizlasa. Bet arī lielie kuģi nevar peldēt tur, kur var iepeldēt mazie kuģi dēļ gabarītiem. Tāpēc dažreiz jāizlasa vai no maršruts, vai no kuģis, jā. Un ceļojumu jūs varat rezervēt no 1 dienas līdz pat 3 mēnešiem. Jūs gribat aizbraukt ceļojumā uz 3 dienām, lūdzu, uz 5 dienām vai 7 dienām vai 10 dienām. Tā ir jūsu vēlme, jā, un izvēle. Kas ir iekļauts bāzu cena tāda ceļojuma, jā? Tātad pirmais, tā ir izmitināšana. Jums būs 4 kategorijas, no kuras jūs varat izvēlēt. Pirmā un vislētākā tā ir iekšējā kaīte. Viss, kas jums ir vajadzīgs, būs jūsu kaīte. Gulta, kur nomazgāties un izdarīt savas darīšanas. Jā. Otra kategorija tā ir ar logu. Kaīte ar logu. Viņa var būt gan tāda apaļa vai no panorāmiska. Tas ir ļoti, ļoti arī interesanti. Trešā kategorija būs ar balkonu. Un skats var būt dažāds. Piemēram, varbūt skats uz jūru vai nu uz iekšēju skatu, kas ir notiek kuģī. Mana ome, viņa, kad bija uz Royal Caribbean Harmony of the Seas, viņa tā aizgāja uz balkonu, tā, kurš šodien uzstājās tur viola, super, iešu uz leju, jā. Un ceturtā kategorija būs sjuti. Tie ir vislielākie, visdārgākie kaītes, jā, un viņam var būt tā arī, kā būs nevis balkons, bet terase ar savu džakuzī. Un zini, kāda ir ļoti laba ziņa? Vienalga, kuru kaītu jūs pirksiet, vai no iekšējo vislētāko, vai no visdārgāko, tā ir sjuti, un tie pasažieri saņem absolūti vienādu tādu kvalitatīvu ceļojumu pieredzi un pieeju pie bufetēm, restorāniem un tā tālāk. Ēšana. Tātad ir iekļauta bufete, kā visur, jā, domāju, ka bufete ir saprotama. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka bufeta uz dažiem kuģiem var strādāt 20 stundas dienā. Iedomājieties, ja jūs esat izsalcis, jā, 2 no rīta, jūs varat aiziet un paēst piciņu, jā. Un arī ir iekļauti vismaz viens restorāns, jā, ar jūsu galdiņu būs rezervēts, un jūs baudīsiet katru dienu jaunu ēdienkārti. Tā ir fiškā kruīziem, ka kad jūs piesēdat pie Francijas, būs franču gaume, kad jūs piebrauksiet pie Itālijas, būs itāļu ēdienkārti, ja, un tā tālāk. Izklaides. Izklaides ir visādas. Ja jums ir noskaņojums tā, neko šodien negribu, jā, lūdzu, ejiet papļunčāties basēnu, vai nu pastaigāties pa klāju, vai pa pilsētu, jā, vai nu aiziet uz biblioteku, uz kuģa, vai pagulēt kaīti mierīgi, jā. Ja jums šodien tāds noskaņojums kā aktīvam turistam, jā, jūs varat izmantot visu, kas ir uz klāja, jā. Iekļauts gan akvaparks, džakuzi, izklaides no komandas, ko viņi piedāvā visādi konkursi, kur var īstenībā vinēt visādas labas lietas, tur, piemēram, uz spā un tā tālāk. Ja? Arī vakaros ir tematiski vakari, un tā kā baltais nakts, elegantais, tur, kur visi apģērbi tādi jāri.
un arī ir šovi un teātri. Šovi un teātri var būt dažādi. Tur var būt par māģiju, var dziedāt, varbūt kaut kādi akrobatiski elementi. Un arī ir papildi tādi par maksu izklaides, jā, kā jūs redzat, kartingi un tādu amerikāņu kalnu. Jā. Par bērniem. Tiem, kam nav bērni, jums ir apmēram 2-3 minūtes aiziet pēc kafijas, tējas vai ūdeni. Ja? Tiem, kam ir bērni, man ir labas ziņas. Uz jaunākajiem un uz veciem kuģiem ir bērnu klubi. Protams, uz jaunākajiem kuģiem būs vairāk izklaides priekš bērniem, tāpēc arī par šo padomāt, kā jūs rezervēsiet tādu ceļojumu. Ja? Tātad, ko viņi dara klubos? Klubos pirmkārt bērnus sadala pēc vecuma kategorijas. Jā, lai būtu tā, ka kategorija būtu ļoti labi un viņam ir speciāla izklaižu programma, jā, pēc vecuma. Bērni var palikt klubos no rīta līdz vakaram. Un, mīļie vecāki, jūs varat būt droši, jā, atstāt savu bērnu klubā un aiziet uz randiņu. Uz randiņu vai no restorāna, vai nu pastaigāties pa pilsētu un būt pilnīgi droši par savu bērnu, jo viņš būs izklaidēts, viņu aizvedīs paēst un tā tālāk. Jā. Visiem būs ko darīt no vecuma 3 gadiem līdz 17 gadiem, jā, kamēr bērnam nav 18. Jā, kruīza industrijā bērni ir bērni līdz 18, nevis līdz 11 vai 10 gadiem, kā dažādos viesnīcas, jā. Par manu meitu, mūsu meitā Mija sāk ceļot no 10 mēnešu vecuma. Šobrīd viņa ir 4 gadi, un tās ir viņu saraksts, kur viņa jau ir bijusi. Nu, tas pat nav viss saraksts, jā, nevaru te visu uzrakstīt, jā. Es biju tā mamma, kura negribēja braukt ceļojumus, domāju, ka, bērns to neatcerēsies un bla, bla, bla. Tieši tā, bla, 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 jo īstenībā es domāju nevis par to, ka viņi neatcerēsies, bet par to, ka mēs izterēsim naudu, jā, par naudu es domāju, nevis par vērtību kā ceļojumu. Un es esmu ļoti, ļoti pateicīga savai mammai, ka viņa man par to pastāstīja, un mums ir iespēja ceļot ar bērnu jau, kad viņa, teiksim, tā kā gandrīz piedzima, jā, un kruīz kuģos sākot no 6 mēnešiem ir speciāla ēdienkarte priekš bērniņiem, tāpēc nav jāraizējas par ēšanu priekš jūsu bērna. Un, jā, un otrais tēmats, ko es gribēju ar jums padalīt, tā ir mana vecmāmiņa. Viņa man palikusi pēdējā, un es ļoti, ļoti viņu mīlu, un man milzīgs prieks par viņu, ka ar katru ceļojumu viņa paliek svaigāk, jaunāk, jā. Jūs redzat, ka viņa savos gados, jā, stāv plankā, vispār mana oma, viņa ir superīga. Un man milzīgs atkal prieks, un būs prieks arī pa jums, kad jūs sapratīsiet to iespēju, to vērtību, ka tiešām var ceļot ar saviem vecākiem, rādīt viņam šo burvīgu pasauli viskomfortākā veidā. Un man bija, zini, kas ir, man bija tāds šoks, jā, tāds, laba ziņa. Es sapratu, ka kruīza kuģim nav robežojumi priekš ceļotājiem, jā. Es vienreiz redzēju no Anglijas sieviete bija guļoša. Viņa bija guļošos ratos, un viņa ceļoja, viņa redzēja šo pasauli. Tāpēc tiešām šī ceļojuma veids ir atvērts priekš visiem. Jā, jūs varat redzēt visu pasauli, neskatoties uz, gandrīz jebkurš cilvēks varētu to darīt. Jā. Un kā mūsu dzīve mainījies pateicoties šim burvīgam klubam, jūs varat redzēt mana Facebookā. Neuztraucieties to, kas šeit ir rakstīts viss krieviski. Jā, tas ir forša lieta Facebookā, kā jūs varat lasīt postus savā valodā, jā, par mūsu ceļojumiem, ko mums deva Inkrūzes, kas bija pirms, kas mums tagad ir, jā. Un man prieks par cilvēkiem, tie, kuri arī atver priekš sevis to iespēju, un viņi ceļo vairāk tagad, viņiem ir daudzveidība ceļojumus, jā, un atkal pie tas vērtības es griežos atpakaļ, jā, ka vērtība ceļojums vairāk un vairāk, jā. Mums arī ir tie cilvēki, kuri nebija atvaļinājumi pat 10 gadus, jā, un tagad viņi atver sev šo veidu, ka var ceļot, ka var atpusties, jā, un tagad viņi tā kā ļoti patīk un vairāk ceļo. Tātad viens piemērs no mūsu bāzes, lai saprastu cenas, jā, kā viņus lasīt. Tātad jūs redzēt šeit dažas kājītes, ņemsim vislētāko iekšēja kājīte,
7 naktis kruīzes pa vidusjūru, jā, te būs mums 3 valstis, dažādas pilsētas, $1670. Tie ir apmēram 1500 eiro. Es jums minēju, kas ir iekļauts ceļojumā. Ēšana, izmitināšana, izklaides priekš vecākiem, priekš bērniem, restorāni, tur šovi, un tā vērtība, ka jūs varat tikties un baudīt kvalitatīvu laiku viens otram, jā. Kā jums šī cena? Es tādu dramatisku pauzes šeit uztaisīšu. Tātad, kā jums šī cena? Es ceru, ka jūs teiksiet, ka, nu, labi, ok. Man ir laba ziņas, ka mūsu bāze visas cenas ir uz 2 pieaugušiem. Jā, uz 2. Par bērniem tā ir cita lieta, jo tas ir atkarīgs no vecuma. Personīgais mana pieredze bija tā, ka mēs maksājam par meitu pa Karību salām 2 nedēļas, samaksājam 240 eiro. Un tas ir visā iekļauts, jā. Manai paziņai viņa bija pa Emirātiem, viņai dēlam uz to brīdi bija 17 gadi un 9 mēneši, ka viņa man teica, un viņa samaksāja par viņu 150. Tie ir tā kā osta nodokļi tikai, teiksim, jā. Bet tas ir ļoti, ļoti forši, un tiešām saku, ka ir iespēja arī vecākiem ar bērniem ceļot ne tikai, kad viņi sasniedza to vecumu, kad iet uz skolu, jā, bet arī skolas laika. Jā, skolas laika ir dārgāki, visdārgāki ceļojumi, bet tiešām pateicoties šim klubam, jūs varat to samazināt to cenu un saņemt vairāk vērtību. Un tie, kuri ir mūsu biedri, jā, izmanto mūsu platformu, viņam no katras cenas katru reizi vēl mīnus 25% vai pat 50%. Kā tas darbojas, kā darbojas mūsu biedrībā un kāda izdevība biedrība? Pievienojas par biedru. Tas ir tikai $200, apmēram 190 eiro laikam, jā. Bet es teikšu dolāros, lai būtu mums tas smugs skaitlis, jā. Tātad jūsu dolāri, jūsu pirmā iemaksā sadalās 2 puses. 100 tā ir aktivizācijas maksa un iet uz zilo karti. Un otrā puse 100 iet uz zelto karti, un klubs jums ieskaitīs 200 balvas punktus. Tātad tā izskatīsies jūsu personīga pieeja pie jūsu ceļojuma konta. Tas ir tikai priekš ceļojumiem. Uz veikalu mēs nevaram aiziet nopirkt pirkumus, jā, tikai priekš ceļojumiem. Un kas tie ir par balvu punkti? Pateicoties tam balvu un punktiem, mēs varam samazināt cenu, tie 25%. Jā. Un katru reizi, kad jūs atliekat 100, pēc tam es bišķi nepateicu, jā, un tad ik mēneša maksājums ir $100. Tātad jūsu $100 tiek konvertēti balvu punktos, un mūsu sistēma 1 balvu punkts ir $1. Sanāk, jūs samaksājat 100, saņemsiet 200 un varēsiet ceļot uz 200. Kāda ir nosacījuma rezervēšanai? Tātad kruīzu rezervēšanas piemērs. Jūs ieraudziet kaut kādu ceļojumu uz 2, piemēram, jā, pa 1200. 3 mēnešu garumā, jā, jūs atlikat sev uz zeltas karti, sanāk 100, piemēram, šomēnes, nākošu mēnesi un nākošu mēnesi, jā. Tad par 3 mēnešiem jūs atlikat no savas kabatas $300. Pareizi? Pareizi. Tā kā jūs esat biedrs, katru reizi jūsu 100 konvertēs uz balvu punkti, un jūs saņēmat uz zeltas karti 200 balvu punktus. Un kopumā par 3 mēnešiem jūs saņemat 600 balvu punktus. Tad mūsu nosacījumi ir, ka jūs maksājat par savu ceļojumiem 50 uz 50. 5% no $1200 ir 600. Pareizi? Pusīti. Jā? No tiem 600 jūsu nauda ir tikai 300. Tas ir izdevīgi, ka jūs sakrājāt 300 no savas kabatas, bet varēsiet tērēt 600. Es domāju, ka jūs teiksiet, ka jā, jā. Un tieši, kad jūs rezervēsiet ceļojumu, tad jums būs jāpiemaksā 5%, tie ir $600 no mūsu piemēra, jā, ar kārtiņu, jebkuru jūs vēlaties. Un jā, mēs saskaitīsim jūsu naudu, ko jūs tieši izterēt, jā. 300 uz zeltas kartiņas inkrūzas, plus 600 veicot rezervāciju. Un kopumā sanāk tie cilvēki, kuri nav kluba, viņi maksās par šito ceļumu 1200 vai vairāk,
bet jūs, kā kluba biedrs, maksāsiet $900. Tad sanāk, jūs $300 tie paši 25% jūsu ietaupījumi. Tagad ir saprotams, kāpēc es saku, ka jūs varat mazināt to summu uz 25%. Kā samazināt līdz 50%? Vienkārši, ja jūs brauksiet ar kādu draudzeni vai draugu, viņš vai viņa maksā ar karti, jūs maksāsiet ar balvu punktiem savu daļu. Ja? Sanāk, tad jums vispār ceļojums uz 5% mazāk. Ja? Tad šī skaidrs, ja? Ceļojums maksājam 55% ar balvu punktiem, 5% ar karti. Ja? Un jūs varat rezervēt ceļojumu jebkura brīdi. Ja? Nav tā kā jārezervē pēc 3 mēnešiem, ja? Jūs varat rezervēt uzreiz, ja? Kad iestājaties klubā. Vienkārši labāk tomēr bišķiņ sakrāt, lai mazāk vajadzētu maksāt no savas kabatas. Ja? Par zilo karti līdz 1. novembrim tā strādā kā, Covid laikos, un tagad dažādās valstīs ir krīze, un klubs ļoti, ļoti to saprot, tāpēc viņš mēģina palīdzēt savam biedrim. Līdz 1. novembrim tā karta joprojām darbojas kā šādos laikos, ja, kad mēs maksājam kaut ko ar karti, mums klubs dāvina balvu punktos tā ir paša summa. Samaksājam 600, dabūsim no kluba, ka dāvinu 600 uz zilas kartes. Un, piemēram, ja mēs visu izterējam uz zelta kartes, mēs varam izmantot zilo karti, lai samazinātu, piemēram, izmaksas par viesnīcu vai kurortiem vai arī par kruīziem. Ja? Pēc 1. novembra tā karte vienkārši strādās kā rezerves kartes. Un viss. Ja? Mēs ļoti, ļoti aktīvi izmantojam mūsu biedrību. Mēs jau bijām 6 ceļojumos. Viens ceļojums šeit trūkst. Tas mūsu jaunais gads ceļojums no Anglijas. Ja. Tie visi mūsu kruīzi, ja, pa Karībiem. Mums bija arī Norvēģijas fjordi un 3 bija pa vidusjūru. Kā arī mēs ļoti aktīvi izmantojam mūsu vietnīcas un kurortus opciju. Un arī bija, teiksim tā, kā pieredze ar Turcijas ceļojumu, jā, mēs rezervējam uz nedēļu un bijām mājā atpūsties Turcijā. Tātad jūsu biedru dalības maksājumi tiek aizsargāti. Mums ir kontrakts ar kompāniju Trust My Travel, tas ir globāls maksājumu apstrādes un aizsardzības nodrošinātājs. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad jūs atliekat sev 100, jūs saņemsiet e-mailu, tas būs atsevišķs e-mails no Trust My Travel, un viņš teiks, ka sveicināti, jūs esat samaksājis inkruzas $100, tā ir diena, tā ir laikā, un tas ir aizsargāts zem hashtag, tur tas numurs. Jā? Tāpēc jums par to nav jāraizies, jūsu naudiņa ir nodrošināta, un jums par to nav jāmaksā. Jā? Drošību apmaksā mums klubs. Nākamajos gados tiks pievienoti papildus pakalpojumi. Transports, vasaras mājiņas atpūtai, tiek veiktas pārunas ar aviolīnijām par pārvadājumu iespējām. Tā ir nākotne ar klubu, jā, vēlos jums arī parādīt to. Un no 1. novembra, kā es jau minēju, jaunumi kruīzu pirkšanā un bonusu saņemšana. Tas ir ļoti, ļoti forši būs. Un, kā arī teicu, pievienoties maksā $200, pēc tam ikmēneša maksājums $100, atlikt sev visa naudiņa jums iet uz ceļojumiem. Un tas aizņem visa, ne rezervācija, bet noformēšana. Jā, biedru noformēšana aizņem tur 2 vai 3 minūtes. Jā, jūs varat samaksāt, kā jūs vēlaties. Vienīgais mūsu reģions, Latvijas, Eiropas un arī Anglijas, jā, mēs izvēlamies 3D security. Tā ir papildu drošība priekš mūsu bankiem. Un, lai iegūtu maksimālu izdevību ceļošanai inkruzes, jums tikai nepieciešams pieņemt lēmumu būt in. Kļūstot par biedru inkruzes, tas ir ieguvums visiem jūsu ceļojumiem nākotnē. Ar inkruzes jūs varēsiet saplānot ceļojumus un realizēt nākotnes plānus, saprotot, ko jūs iegūsiet pēc 3, 5, 7 gadiem un vairāk. Lai saprastu un rastu atbildi, vislabākais uzdot sev jautājumu, ko man tas dos šodien, ko man tas dos rīt, ko es iegūšu pēc 5 vai 10 gadiem. Man vieglāk bija to izlasīt, nevis iegaumēt. Es to uzrakstīju, bet vieglāk bija vienkārši izlasīt. Tad jā, un es gribu pateikties tiem cilvēkiem, kuri noklausīs līdz šim brīdim. Ja jums bija interese tikai par ceļojumiem, liels jums paldies! Lūdzu uzrakstīt tam cilvēkam, kurš jums atsūtīja šo video, bet ja jūs skaties šo video ar manu Facebooku, tad rakstiet man. Bet tie, kuriem interesē, lai jūsu
ceļojumi daļēji vai pilnība būtu apmaksāti un vēl jums būtu ienākumi, tad palieciet ar mani vēl 6-8 minūtes, ja? Un jūs par to uzzināsiet. Tātad var pievienoties par partneri biedri, un kopā tas ir $295. 200 tas pats kā biedrem, tikai papildiet $95 par partnera aktivizāciju. Un mums ir partnerībās atjaunošana ik 6 mēnešus. Ja? Arī ir partneriem iespēja nopelnīt melno karti. Melnā karta nedod jums kaut kādas ierobežojumus jūsu balvu punktus. Ja jums tur 3 štukas, jūs varat terēt 3 štukas. Un tas ir super. Bonus ceļojumiem pateicoties ieteikumiem. Tātad katru dienu mēs meitenes dodam ieteikumus, kur mēs uztaisam nadziņus, kur mēs nogriezam matiņus, kur mēs nopirkam šo te jaciņu vai vēl kaut ko. Vīrieši arī dalās, kur viņi iepildīja degvielu, kur bija lētāk, ja? Vai nu kur viņa aizveda mašīnu uz servisu, ja? Un tā tālāk. Katru dienu mēs dalamies. Šeit ir tas pats. Kad jūs dalāties ar šo iespēju, jums par to maksās. Ja? Nav jādara to par brīvu. Un jūs varat, kad jums ir 5 rekomendācijas, jā, 5 ieteikumi, un vienalga, kā tie cilvēki pievienojas klubām, vai nu viņi pievienojas kā biedri, vai nu partneri biedri, tas ir nav svarīgi, bet galā jūs saņemsiet no kluba e-mailu par to, ka jūs esat malacis, paldies jums par darbu, un jūs saņemsiet brīvas biedrības certifikātu. Tas nozīmē, ka katru mēnesi jūsu biedrība būs sēgta no kluba. Katru mēnesi jūs saņemsiet 200 balvu punktus, un jums nav jāraizēs par to. Tad, tā kā pasīvi ienākumi par ceļojumiem. Kā arī var nopelnīt naudu, jā, bet pirms tam es vienkārši gribu padalīties. Tie ir cilvēki, personīgi visus zinu, gan no Latvijas, no Anglijas, no Īrijas, no Vācijas, jā. Un tie cilvēki ir nopelnījuši šo brīvu biedrību. Es teiktu tā, ka jebkurš var to izdarīt, jo mēs to darām kopā. Nav tā kā jums par to jāstāsta pašiem, jūs vienkārši mēs tā sadarbojamies kopā, un rezultāts ir šāds. Jā. Tie, kuri vēlās iet tālāk, jā, brīva biedrība nav viņam, tas nav robežojums, jā, tad jūs varat nopelnīt arī naudu, un ļoti labu naudu. Ka arī jūs varat varbūt mainīt savu jomu, kur jūs vēlaties attīstīties, jā. Un vienreiz man cilvēks pajautāja, kas ir inkruzes biznes, izņemot piesaistīt cilvēkus, jā, pie kluba. Teikšu godīgi, es nevaru pateikt, jo man inkruzes biznes ir mana lieta. Jums biznesa inkruzesā ir jūsu lieta, kā vēlmes, sapni, jā. Vienīgais, ko es varu pateikt, biznesa ar inkruzes priekš manis, jā, tas nav par kruīziem, tas nav par biznesu vienatnē. Tā ir iespēja kļūt labākam, palīdzot citiem, tu palīdzi pat sev. Iespējas realizēt biznesu bez lieliem līdzekļu ieguldījumiem, tā ir iespēja iegūt pašu skaistāko biznesu pasaulē, un tā ir iespēja iztenot visus savus esošos un nākotnes sapņus. Tie visi posti arī man ir Facebookā par manu biznesu, par darbu ar maniem partneriem. Jūs varat to arī izlasīt, jā. Tāpēc, jā, tāds ir biznes ar inkruzes, un jūs varat upgradeot savu biedrību jebkura brīdi. Tad, ja, piemēram, šodien jums patika biedrība, bet jūs nesat pārliecināti par partnerību, jebkura brīdi jūs varat uztaisīt to upgrade, jūs samaksājat tikai $95, un viss, un jums būs iespējams dalīties un saņemt par to bonusus vai ienākumus. Jūsu rīcība, lai uzsāktu, vērsieties pie personas, kas jūs uzaicināja uz šo tikšanos, vai tas, kurš aizsūtīja jums šo video rulīti, lai saņemtu piekļuvi reģistrāciju un tālākajām darbībām. Reģistrācija ir bezmaksas. Jā. Reģistrēties ceļojuma klubā, apmaksāt biedrību vai partnerību, saņemt informācijas atbalstu, ceļot un apmeklēt sabiedrības pasākumus. Latvijā, starp citu, ļoti daudz ir pasākumi, gan vakariņas visādas tematiskas, gan arī pilsētas prezentācijas pa visu Latviju. Jā. Tad, jā, paldies par jūsu uzmanību. Tas bija ļoti forši, es ceru, ka jums patika, un novēlu jums jauku dienu. Tā.